Labdien, skatītāji! Raidījums Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā aizvien ir ar jums, lai stāstītu veiksmes stāstus par uzņēmējiem no visas Latvijas. Un sāksim ar kādu uzņēmumu, kuram klientu atsauksmes un novērtējums ir labākā reklāma. Mūsu uzņēmumam ir vairāk nekā 20 gadu pieredze. Mēs darbojamies komercēku apkalpošanā, kas nozīmē tirdzniecības centri, ofisu ēkas, loģistikas parki, tirdzniecības veikali un valsts iestādes arī mēs esam sākuši apkalpot. Ko mēs vēl darām papildus, tā ir uzkopšana, kas ir jauna sfēra. Tieši mūsu uzņēmumā, kas tika izveidota 2 gadus atpakaļ. Bet tā galvenā sfēra mums ir tieši komercēku tehniskā apkalpošana, kas nozīmē ventilāciju, elektrību, siltumu, ūdeni un vispārējās lietas, kas ir ēkā. Tas galvenais mērķis mums nodrošināt klientam, lai viņam ir viens uzņēmums, kuram viņi pazvana, un tas uzņēmums atrisina visas problēmas, kas ir ēkā. Mēs arī klientiem piedāvājam ne tikai apkalpošanu, bet arī auditēšanu. Pieņemsim, klients vēlās iegādāties jaunu ēku. Mēs aizbraucam, novērtējam, pasakam, kādi ir riski, cik daudz naudas jāiegulda, un tad viņš var izvērtēt, vai tas objekts viņam ir izdevīgs vai nav izdevīgs. Mēs arī piedāvājam klientiem labus energo risinājumus, ja mēs redzam, kur ir ēkā kaut kādi zudumi, kur klients var ietaupīt elektroenerģiju, siltumenerģiju un arī pārējās lietas, ūdeni un tā tālāk. Tie ir tādi diezgan jauni un aktuāli risinājumi visiem klientiem. Kā arī mēs piedāvājam būvniecību, rekonstrukcijas, veikaliem, jumtiem, fasādēm, ceļu segumiem. Pilns servis klientam ir viens zvans, un viņam tika atrisināts visas problēmas. Vēl mums ir uzkopšanas nodaļa, kas nodarbojas ne tikai ar telpu uzkopšanu ofisu ēkās, bet arī ar teritorijas sakārtošanu, ar dārzu sakopšanu, kas pieguļ pie komercēkām, kā arī veicam sniega tīrīšanu ziemā un vasarā zāles pļaušanu. Ja klientam objektā ir kāda problēma, naktī, dienā, svētkos, vienalga, kurā brīdī mums ir brigādes, kas izbrauc palīgā un atrisina problēmu. Un tas ir tā kā telefons, uz kuru vienmēr var pazvanīt un vienmēr kāds pacels. Ikvienam dzīvē ir bijusi nepieciešamība mainīt dzīvesvietu vai biroja telpas. Dažiem patīk pārcelšanās lietas, citiem nē. Tam ir risinājums. Mūsu servis nodrošina pārvākšanas pakalpojumus privātpersonām, juridiskām personām un arī valsts iestādēm. Attiecīgi mēs nodrošinām kravēju un transporta pakalpojumus visiem Latvijas iedzīvotājiem. Ja runāt par visiem pakalpojumiem, tad dzīvokļu pārvākšanas, biroja pārvākšanas un mēbeļu utilizācija, pārvākšanas kastu noma, starptautiskas pārvākšanas, mēbeļu montāža, protams, smago priekšmetu pārvietošanu nevar aizmirst. To var paveikt tikai speciālisti ar speciālu aprīkojumu un ar, protams, pilnu atbildību. Tā mēs arī to darām. Pakalpojumus mēs nodrošinām pa visu Latviju, šādi tad arī izbraucam pa visu Baltiju. Un starptautiski pārvākšanas mēs arī nodrošinām gandrīz jau pa visu pasauli. Un mēs varam nodrošināt līdz 30 cilvēkiem vienlaicīgi vienā dienā uz kādu lielu objektu vai vairākiem objektiem. Konkurence ir liela mūsu nozare, protams, jādomā, ar ko mēs varam izcelties, un mēs kaut kā organiski jūtam, ka pārvākšanas vienmēr ir stress klientiem. Visiem cilvēkiem, katram cilvēkam pārvākšanas rada kaut kādu stresu par to, kas būs tālāk, kā to visu jāorganizē. Un mēs ar komandu cenšamies nodrošināt vislabāko pieredzi klientiem, lai tas pārvākšanas viņam ir ērtas, skaidras, kontrolējamas, tā kā ar smaidu uz sejas. Jā, un, protams, mēs arī nesam pilnu atbildību par to, ko mēs darām, attiecīgi par visam telpām, kuros mēs strādājam, par visam mantām, ar ko mēs strādājam, mēs nesam pilno materiālu atbildību. Runājot par lokālajiem pārvākšanas pakalpojumiem, mērķis ir nākamgad pamēģināt atvērt filiāli Igaunijā un varbūt arī Lietuvā. To mēs tūlīt vēl lēmjam ar komandu. Mans novēlējums visiem nestiept pašiem smagumus, uzticēt to profesionāliem, nebojāt veselību, baudīt to pārvākšanas dienu kopā ar CVN.
Lai vasaras aktivitātes būtu dažādas un arī azartiskas, noteikti jāizmēģina kartinga piedāvātās sacensību un prieka sajūtas. Sveiciens visiem! Mēs šobrīd atrodamies Kartings LV kartinga halē. Tā ir iekštelpu trase, kā jūs redzat. Tā ir lielākā un garākā iekštelpu trase Latvijā. Šeit ir ieguldīta mīlestība un entuziasms, lai visiem, gan lieliem, gan maziem, gan profesionāļiem iesācējiem būtu interesanti braukt, sacensties savā starpā. Šī trase ir aprīkota ar F1 līmeņa taimingu sistēmu. Trasē ir vairāki ekrāni gan braucējiem, gan klientu zonā skatītājiem ir vēl vairāk ekrāni, lai sakot līdz rezultātiem. Tāda sistēma mums ir tikai vienīgajiem Latvijā. Tas nav viss. Mums ir 14 lielie un 4 bērnu kartingi. Kartingi ir jauni, ar jaudīgiem benzīna motoriem, aprīkoti ar klusinātāju un katalizatoru, lai būtu mazāks atgāzes un jums būtu patīkamāks brauciens. Kas vēl svarīgi? Lūk, trases borti, tie ir augstākā līmeņa drošības borti. Tādus izmanto arī Formulā 1, tikai lielākā izmērā. Mūsu kartingiem var saregulēt gan beņķi, gan pedāļus, gan ielikt papildus beņķīt, lai visiem braukšana ir ērta. Lai nodrošinātu higiēnu, pie mums visi lieto balaklavas un tad tikai velk ķiverītes. Pie mums var rīkot dažādu veidu pasākumus. Tās var būt vecpuišu vecmeitu ballītes, tās var būt dzimšanas dienas, draugu pasākumi, teambuilding pasākumi. Mēs varam uzņemt līdz pat 100 cilvēkiem šeit. Piedāvājam dažādus sacensību formātus, sākot no individuālajām sacensībām, mazām grupām, līdz pat komandas sacensībām ļoti lielām grupām. Pie mums ir arī pieejama kartinga skola gan pavisam maziem, gan pieaugušajiem. Vēl mēs organizējam sacensības. Tās jau ir tādas profesionālākas sacensības tiem, kas jau ir uztrenējušies vai kas šeit ir daudz braukuši, tā kā visas iespējas. Mūsu mērķis ir nodrošināt jums daudz emociju un prieka un vislabāko kartinga pieredzi. Tiekamies trasē! Tagad dosimies uz Liepāju, jo tur mājo daudz uzņēmumu ar saviem veiksmes stāstiem. Turpinājumā par uzņēmumu, kas betonēšanas un montāžas nozarē strādā vairāk kā 15 gadus, gan Latvijā, gan Skandināvijā. SIA Bustem ikdienā nodarbojas ar dzelzbetona konstrukciju izbūvi. Pārsvērts notiek industriālos objektos, veikalos, rūpnīcas, sporthāls, dažādu veidu industriālās būvs. Arī veicam metāla konstrukciju montāžu darbus un dzelzbetona konstrukcijas montāžu darbus. Latvijā patreiz darbojamies 6 gadus. Pirms tam pieredzi esam uzkrājuši Skandināvijas valstīs, darbojušies gan paši kā strādnieki, kā darba vadītāji, kā līdzdarbojušies visā tajā jau 15 gadus. Līdz ar to mums pašiem ir ļoti liela pieredze šajā jomā un zināšanas. Spējam izvērtēt, paredzēt dažādu veidu riskus būvniecības laikā, kas var būt, un paredzēt tos, jo, teiksim, betonēšana ir ļoti svarīga, tas ir pats sākums, un, ja pieļauj būtisks kļūdas, tas var ietekmēt turpmāko būvniecības gaitu, un labošana ir ļoti laikietilpīga un dārga, gan būvniekam kā veicējiem, gan pasūtītājiem. Līdz ar to jābūt precizitātei diezgan augstai un jābūt pārliecībai par to, ko tu dari. Dotajā brīdī esam izauguši aptuveni līdz 15–20 cilvēkiem. 90% teikšu tā, mūsu darbinieki ir ļoti profesionāli, kam ir 10 un vairāk gadu pieredze šajā jomā gan Latvijā, gan ārvalstīs. Mūsu turpmākie mērķi ir turpināt līdz šim jau iesākto industriālās projektos, audzēt komandu, apgrozījumu, visu to pārējo. Un esam uzsākuši jaunu projektu, 3-slāņu dzelzbetona privātmāju būvniecību, kas varbūt Latvijā nav pagaidām vēl tik attīstīts, bet pētot Skandināvijas tirgus, viņiem tas ir, varētu teikt, ienāk kā ne jauns, bet 65% pagājušā gadā ir tieši šāda tipa mājas Skandināvijā. Mūsuprāt, lielākā priekšrocība ir ilgmūžība šādai mājai, ievērojami īsāks būvniecības laiks, jo pasūtot pie mums šādu māju, klients viņu saņem 2 mēnešu laikā no vienošanās brīža, kur ietilpst pamati, sienas, dzelzbetona sienas siltināts ar apdari, logi, durvis un jumts. Tas viss notiek 2 mēnešu laikā. Un tagad jūsu uzmanībai video, kurā būs apvienoti vairāki uzņēmumi, kuri atrodas Liepājā un piedāvā dažādus servisus.
Labdien! Mans vārds ir Lauris Drovičs. Esmu Roza Hotel Group direktors. Ar prieku var teikt, ka esam lielākie naktsmītņu pakalpojumu sniedzēji Liepājā. Mūsu uzņēmums apvieno gan viesnīcas, gan apartamentus, viesmājas, restorāns un arī piedāvājam cits pakalpojums. Uzņēmums turpina attīstīties, veram vaļā jauns objekts, kā arī ieguldam kvalitātē, lai papildinātu Liepājas turismu un dot daudzveidīgu izvēli mūsu viesiem. Šobrīd Roza Hotel Group apvieno 13 naktsmītnes dažādās Liepājas vietās, piedāvājot plašas izmitināšanas iespējas gan īsākai atpūtai, gan ilgākām uzturēšanās reizēm. Uzņēmuma piedāvājumā ir gan viesnīcu numuri, gan moderni apartamenti. No studijas tipa līdz 1, 2 un 3 guļamistabu apartamentiem, kā arī plaša viesu māja, kas piemērota ģimenēm, draugu kompānijām un lielākām cilvēku grupām. Katrs īpašums ir veidots ar savu raksturu, apvienojot komfortu, funkcionalitāti un pārdomātu dizainu, lai viesi justos gaidīti jau no ierašanās brīža. Daļa no Roza Hotel Group īpašumiem atrodas vēsturiskās ēkās Liepājā, kurās saglabāts to arhitektoniskais raksturs, savukārt citviet piedāvājam mūsdienīgus risinājumus un plašus apartamentus dažādām viesu vajadzībām. Šī daudzveidība ļauj ikvienam atrast sev piemērotāko naktsmītni, neatkarīgi no ceļojuma mērķa. Līdzās naktsmītnēm Roza Hotel Group attīsta arī daudzveidīgu garšu pasaules piedāvājumu. Restorānā Roze viesi var baudīt gardus itāļu ēdienus, bet Pavilion de Roze piedāvā autentisku gruzīnu virtuvi, un vasaras sezonā viesiem ir iespēja izbaudīt ēdienu mājīgā restorāna terasē, kas ir izvietota zaļajā viesnīcas Roze Villa dārzā. Savukārt restorāns K7 durvis vērs šogad. Piedāvās mūsdienīgu japāņu virtuves konceptu. Katrs mūsu restorāns veidots ar savu raksturu un kulināro identitāti, sniedzot atšķirīgu gastronomisko pieredzi. Roza Hotel Group darbību papildina arī Roza Gourmet Shop, kur pieejami ir rūpīgi atlasīti gardēžu produkti, delikateses un dāvanu komplekti. Tā ir iespēja daļu no uzņēmuma gastronomiskās pieredzes aizvest līdzi un baudīt arī mājās. Garšu ceļojumu varat turpināt ar Roza Wines, kur piedāvājumā ir viena no labākajām Gruzijas vīnu kolekcijām. Galvenokārt piedāvājums ir no ģimenes vīna darītavām, ekskluzīviem uzņēmumiem ar nelieliem ražošanas apjomiem, galvenajiem vīna reģioniem, kur tiek audzētas endēmiskās vīnogu šķirnes. Šeit atlasīta lielākā Gruzijas vīnu kolekcija Eiropā. Nozīmīga uzņēmuma sastāvdaļa ir arī Roze ķīmiskā tīrītava un veļas māja. Tā nodrošina profesionālus tekstilu kopšanas pakalpojumus ne tikai uzņēmuma viesnīcām un restorāniem, bet arī citiem uzņēmumiem un privātpersonām. Mūsdienīgas tehnoloģijas, kvalificēta komanda un augsti kvalitātes standarti nodrošina efektīvu un uzticamu apkalpošanu ikdienā. Aiz katra viesnīcas numura, katra restorāna un ikviena pakalpojuma ir profesionāla komanda, kuras ikdienas darbs veido viesu pieredzi un rada vēlmi atgriezties. Skatoties nākotnē, jau 2027. gadā Roza Hotel Group papildinās savu piedāvājumu ar vēl 2 jauniem objektiem – Roze Liepu apartments un Roze Barona apartments. Uz tikšanos Liepājā un gaidīsim jūs ciemos! Vai jums ir sapņu māja? Vēl nav? Varbūt pēc nākamā sižeta būs. Uzņēmums Your Dream House nodarbojas ar moduļu un paneļu māju būvniecību. No kompaktām dārza mājiņām, pirtīm un vasarnīcām līdz plašām ģimenes mājām, kempinga un viesu mājām, kā arī tirdzniecības un komerciālajām moduļu ēkām uzņēmējdarbībai. Your Dream House nodrošina pilnu pakalpojumu ciklu, no idejas un projektēšanas līdz gatavai tavai sapņu mājai. Mājas tiek izgatavotas rūpnīcā, tāpēc moduļu izveide, būvlaukuma sagatavošana un infrastruktūras izbūve var norisināties vienlaicīgi.
tādējādi ietaupot laiku. Moduļu māju būvniecība ļauj nodrošināt paredzamas izmaksas, īsākus būvniecības termiņus un precīzu izpildi, vienlaikus samazinot periodu, kurā klientam jāsadzīvo ar ilgstošu būvniecības procesu savā īpašumā. Gatava moduļu uzstādīšana būvniecības laukumā aizņem no pāris stundām līdz dažām dienām, kas atkarīgs no ēkas platības un sarežģītības. Viena no Your Dream House lielākajām priekšrocībām ir pieredzējuši savas jomas speciālisti, kas kā komanda zem šīs zīmola strādā jau 7 gadus, nodrošinot augstākos kvalitātes standartus katrā būvniecības posmā. Apvienojot ilggadēju pieredzi ar pārbaudītiem un drošiem materiāliem, uzņēmums spēj nodrošināt Skandināvijas standartiem atbilstošas moduļu mājas. Your Dream House sadarbojas ar uzticamiem partneriem un augstas kvalitātes materiālu piegādātājiem, nodrošinot ilgmūžīgus, drošus un energoefektīvus risinājumus. Uzņēmuma darbība balstās caurspīdīgumā. Klientiem ir iespēja jebkurā ražošanas procesā apmeklēt rūpnīcu un sekot līdzi sava projekta tapšanai. Tas veicina uzticību un pārliecību par gala rezultātu. Svarīga loma ir arī elastībai un spējai pielāgot risinājumus katra klienta individuālajām vajadzībām. Lielākā daļa Your Dream House māju tiek eksportēta uz Skandināvijas valstīm, taču īpašs lepnums ir par katru māju, kas paliek Latvijā. Your Dream House. Mēs piepildīsim tavus sapņus par savu māju. Droši, kvalitatīvi un ar pārliecību par rezultātu. Pilns teritorijas labiekārtošanas un uzturēšanās pakalpojumu klāsts privātpersonām un uzņēmumiem ar individuālu pieeju katram projektam. Par to nākamajā sižetā. SIA Swiftlīna piedāvā plašus teritorijas un labiekārtošanas pakalpojumus. Mēs piedāvājam zāles pļaušanu, krūmu un dzīvžogu kopšanu, cēlumu frēzēšanu un arī arboristu pakalpojumus. Mūsu klienti ir visi, kam ir nepieciešamība palīdzība dārzos un dārza darbos. Tie būtu gan privātu māju īpašnieki, gan dzīvokļu īpašnieku biedrības, un arī mēs esam ļoti liels palīgs ēku pārvaldniekiem. SIA Swiftlīna pakalpojumu priekšrocības noteikti var minēt, ka tās ir cenu caurspīdība, kur mēs sastādām klientam tāmes, un viss ir skaidri redzams pa katru pozīciju, un darba specifikas elastību. Mēs pielāgojamies katra klienta vēlmēm un uz vietas izrunājam noteiktos darba specifiku un arī veicam šos te darbus. Pakalpojumus sniedzam un bāzējamies mēs Liepājas pilsētā, taču izbraucam pa visu Kurzemi. SIA Swiftlīna veiksmes formula noteikti ir komunikācija ar klientiem. Ar visiem visu var izrunāt, nonākt pie kaut kādiem secinājumiem, un izdarot šos secinājumus, mēs arī varam pēc iespējas efektīvāk veikt šos te pasūtītos darbus. Nākotnē noteikti plānojam iegādāties lielāku un efektīvāku tehniku, lai varētu apstrādāt lielākas platības un arī uzņemt lielākus klientu pasūtījumus. SIA Swiftlīna klienti atrod noteikti caur paziņām un vienkārši caur mutvārdu reklāmām, kā arī mūsu sludinājumus var meklēt Kurzemes vārdā, tas ir avīzē, internetu vietnu portālos, un mums ir arī savu mājaslapa. www.swiftlīna.lv, kur varat arī pieteikt savus pakalpojumus un meklēt aktuālu informāciju par mūsu pakalpojumiem. Sakopta vide, mājas vizītkārtē. Kvalitatīvi risinājumi sāks ar atbildīgu projektēšanu. Tāda ir mūsu nākamā uzņēmuma misija. M-Project darbojas kopš 2022. gada sākuma. Piedāvājam būvkonstrukciju projektēšanu, tehniskās apsakošanas atzinumu izstrādi, piedāvājam cilvēkiem konsultācijas par ēkas tehnisko stāvokli pirms tā iegādes. Un mūsu mērķis ir nodrošināt drošus, ekonomiski pamatotus un kvalitatīvus konstrukciju risinājumus. Kopš 2022. gada M-projekts ir nepārtraukti attīstījies, pilnveidojot zināšanas, ieviešot modernas projektēšanas un būvkonstrukciju aprēķinu programmas un veiksmīgi īstenojot daudzveidīgus projektus. Mūsdienīgas tehnoloģijas ļauj strādāt precīzi
efektīvi un ievērot noteiktos termiņus, jo kvalitatīvs darbs un solījumu izpilde uzņēmumam vienmēr ir prioritāte. Uzņēmuma klientu lokā ir gan privātpersonas, gan uzņēmumi, arhitekti, būvnieki, nekustamo īpašumu attīstītāji un ik viens, kam nepieciešami profesionāli būvkonstrukciju risinājumi. M-projekts darbojas visā Latvijā, nodrošinot individuālu pieeju ikvienam klientam un projektam. Vislielākais gandarījums komandai ir redzēt, kā rasējumos un aprēķinos radītās idejas pārtop reālās ēkās un būvēs, kas kalpo cilvēkiem daudzus gadus. Tas ir apliecinājums tam, ka rūpīgi paveikts darbs rada paliekošu vērtību. Arī turpmāk M-projekts mērķis ir kļūt par vienu no uzticamākajiem partneriem būvkonstrukciju projektēšanā, turpinot ieguldīt jaunās tehnoloģijās, profesionālā attīstībā un komandas izaugsmē. Uzņēmuma komanda ir pārliecināta, ka panākumu pamatā ir atbildība pret savu darbu, darot to godprātīgi, nepārtraukti pilnveidot zināšanas un turot doto vārdu. Klientu uzticība rodas pati par sevi. M-projekts moto ir: kvalitatīvi risinājumi sākas ar atbildīgu projektēšanu, jo labi izstrādāts projekts ir drošas un ilgtspējīgas būvniecības pamats. Liepājas viesi Gardu Maltīti ir aicināti ieturēt vietā, kuras nosaukums ir gluži kā dziesma – Tik un tā. Šis restorāns Tik un tā ir kārtējais mūsu ģimenes restorāns. Viņš pastāv 7 gadus, jo 19. gadā es atgriezos sakarā ar Covidu. Uz Latviju, uz Liepāju, pie savas māmiņas, un radās ideja, protams, turpināt šo lietu kā restorāns. Ļoti grūtā laikā, jo daudz bija izaicinājumu, bet mēs noturējāmies. Mums ir skaista 18. gadsimta ēka, 1796. gadā celta pēc cara ukaza, kurā numur 1 bija ēdināt cilvēks, kuri klaiņo pa ielām. Ir gājuši gadsimti, un mēs turpinām šo lietu arī tiem, kas varbūt grib paēst. Vienkārši latviešu īsto ēdienu. Mums ir arī iekļauta ēdienu kartē Liepājas pilsētas īpašais ēdiens Liepājas meļciņi, ar ko katrs restorāns vēlas savu versiju parādīt mūsu viesiem. Bet kaut kā ir sanācis, kad Lietuvas un Igaunijas eksperti, kas ir atbraukuši, viņi apstājušies pie mums un pateikuši, ka tas ir kaut kas īpašs. Mums ir profesionāli pavāri, kuriem patīk savs darbs. Mums ir servis, jo katrs bankets atšķirās ar klājumu, proti ar ziedu kompozīcijām, kuras mēs pavēlt taisam, ar granātāboliem, ar sīpoliem, ar papriku, ar ziediem, un tas cilvēkiem patīk. Pie mums nāk, šeit centrs klusais, un šeit laikam var, kā Imanta Ziedoņa arī vārdu rakstīt, uz vienām no mūsu izgleznotajām durvīm, kad tu atnāc un pēkšņi saproti, cik šeit ir skaisti. Ar to arī mūsu raidījums šodien izskan. Paldies, ka skatījāties! Novēlu jums jauku un saulainu atlikušo jūliju un tiekamies jau augustā!